šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 79. psalma. Nepiemini mums senos pārkāpumus. Ātrāk, lai steidz mums pretī tava žēlsirdība, jo mēs gauži pagalam. Palīdz mums, mūsu glābējs Dievs, tava vārda godības dēļ. Atpestī mūs un apklāj mums grēkus tava vārda dēļ. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies Tev par jaunas nedēļas sākumu, par mūsu dzīves vēl vienu iespēju. Tu jau zini, debes Tēvs, cik ļoti mēs gribam raudzīties nākotnē ar cerību, ar pārliecību, ka mūsu dzīve kļūs labāka, gaišāka, ka tā uzlabosies, ka viss būs labi. Un tā mēs katru rītu mostamies ar šo kluso cerību un paļāvību. Bet tu arī zini, cik ļoti bieži tas nākas diezgan grūti, jo mums ir mūsu pagātne. Mums ir mūsu pagātnes sekas, kas bieži vien velkas līdzi dienu dienā, gadu pēc gada. Varbūt tieši tādēļ psalma autors arī savā lūgšanā vēršas pie tevis ar šo lūgumu nepiemini mums senos pārkāpumus. Jā, dažkārt mēs esam noguruši no savas pagātnes, no tām sekām, kas aizvien turpina ietekmēt mūsu šodienu un iespējams ietekmēs arī mūsu rītdienu. Tādēļ patiešām, Kungs, lai pagātne paliek tur, vakardienā. Jā, mēs apzināmies, ka mums dažkārt ir jāizjūt savas rīcības sekas, jo kā gan citādi mēs kaut ko iemācīsimies, kā gan citādi mēs kaut ko sapratīsim, ja ne caur to, ka dabūjam atgriezenisko saiti no realitātes, no dzīves, no pasaules. Ir svarīgi piedzīvot savas rīcības sekas. Tikai tā mēs zināsim, ko mums labāk darīt un ko nedarīt. Lai gan tu zini, cik bieži vien arī šajā ziņā mēs esam neprātīgi, vieglprātīgi, aizmāršīgi. Dažkārt mēs mēdzam izdarīt vienas un tās pašas kļūdas, vienas un tās pašas aplamības, labi zinādami, ar ko tas visticamāk beigsies. Bet kaut kādu iemeslu dēļ mēs to turpinām atkal un atkal. Bet līdz ar psalma autoru mēs lūdzam, Kungs, ātrāk, lai steidz mums pretī tava žēlsirdība, kas droši vien nevis vienkārši atceļ visas negatīvās sekas tai aplamai rīcībai, kas mūsu dzīvē bijusi, jo tas būtu pārāk daudz prasīts, pārāk bezatbildīgi, bet tava žēlastība un žēlsirdība tādā nozīmē, ka mēs kaut ko sākam iemācīties,
ka mēs sākam saprast, ka mēs sākam mainīties, ka mūsu domāšana kļūst citādāk, mūsu sirds kļūst citādāk. Mēs topam veselāki, dziedinātāki, un tādā nozīmē mūsu dzīve mainās un mainās arī mūsu attieksmes, mūsu rīcība un attiecīgi rīcības sekas. Jo bez tavas palīdzības, bez tavas žēlsirdības, atstāti tikai savā vaļā, ar savu gudrību, ar savu saprašanu, mēs esam, kā psalma autors saka, gauži pa galam. Mēs nespējam iemācīties to, kas mums ir jāiemācās. Mēs nespējam mainīties tā, kā tam būtu jānotiek. Palīdzi mums. Palīdzi mums ne tādēļ, ka esam labākie vai esam to pelnījuši. Palīdzi mums tava vārda godības dēļ. Atpestī mūs un apklāj mums grēkus tava vārda dēļ. Jā, tevis paša dēļ. Mēs varam tikai piesaukt tevi, tikai paļauties uz tevi vien. Tu esi šīs pasaules radītājs. Tu esi iecerējis šo pasauli labu, skaistu, tavas svētības piepildītu. Apliecini savu vārdu, jo tavs vārds ir mīlestības vārds. Tavs vārds ir radošuma vārds. Maini mūs, dziedini mūs, apžēlo mūs. Neļauj, lai mūsu pārkāpumi mūs nomāc, lai tie mūs vajā, lai tie velkas mums līdzi cauri visai dzīvei. Nepiemini mums senos pārkāpumus. Palīdz mums arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.